Vai zinājāt, ka Latvijā 8 no 10 cilvēkiem ir nepietiekams D vitamīna līmenis? Latvijā veiktie pētījumi apliecina, ka aptuveni 82% iedzīvotāju organismā trūkst D vitamīns. Es esmu Evija Jasinkeviča, mēnesa aptiekas farmaceita asistente, un es jums pastāstīšu, kāpēc D vitamīns ir tik svarīgs mūsu organismam. D vitamīna trūkums var izpausties dažādi. Biežākie simptomi ir nespēks, nogurums, miega traucējumi, apātija un trauksme. Gados vecākiem cilvēkiem biežāk ir novērojams kaulu vai muguras sāpes, sāpes muskuļos un pastiprināta svīšana. Ja trūkums ir viegls, simptomi var būt nemanāmi, bet tas tāpat turpina ietekmēt organismu. D vitamīna trūkums var pavājināt imūnsistēmu, palielināt risku saslimt ar infekciju, tostarp ar gripu. Tāpēc pietiekama D vitamīna uzņemšana samazina šo risku līdz pat 50%. D vitamīnu mēs galvenokārt uzņemam caur saules iedarbību uz ādu. Tomēr Latvijas apstākļos ar sauli un uzturu to nav iespējams uzņemt pietiekamā daudzumā. Mūsu platuma grādos saule lielu daļu gada ir pārāk zemu pie horizonta. Tā stari krīt slīpi, līdz ar to D vitamīna sintēze ādā ir minimāla. Arī saules aizsargkrēmi, kas ir svarīgi ādas veselībai, samazina D vitamīnu veidošanos līdz pat 80 līdz 90%. Tāpēc D vitamīnu ieteicams lietot visa gada garumā, arī vasarā, lai stiprinātu imūnsistēmu un sagatavotu organismu rudenim. Vai D vitamīns ir vajadzīgs ikvienam? Jā, neatkarīgi no gada laika, vecuma vai dzimuma. Īpaši tas ir svarīgs bērniem un jauniešiem līdz 30 gadu vecumam, kad aktīvi veidojās kaulu masa. Gados vecākiem cilvēkiem osteoporozes profilaksei. Tā kā D vitamīns ir tauko šķīstošs, to vislabāk ir uzņemt ar uzturu. Visbiežāk D vitamīns ir pieejams kapsulu vai spreju formā. Abu divu iedarbība ir vienlīdz efektīva, tāpēc katrs var izvēlēties sev tīkamāko.